Atkarīgais mainīgais un neatkarīgais mainīgais. Izskaidrošu šos matemātikas jēdzienus vienkāršā veidā. Iedomājies, ka tu esi pavārs, kurš gatavo mīklas cepumus. Šajā piemērā neatkarīgais mainīgais ir tāda kā receptes sastāvdaļas, piemēram, miltu daudzums. Tu vari izvēlēties, cik daudz miltu lietot, un tas ir tavs lēmums, tas ir neatkarīgs no citiem faktoriem, neatkarīgs mainīgais. Bet atkarīgais mainīgais ir tas, kas notiek atkarībā no tava izvēlētā miltu daudzuma. Piemēram, lai cepumi iznāktu garšīgi, tev jāpieturas pie receptē norādītās sastāvdaļu proporcijas. Tātad, jo vairāk miltu, jo vairāk jāpievieno olas un cukurs. Olas un cukurs šajā piemērā ir atkarīgie mainīgie, jo to daudzums ir atkarīgs no tevis izvēlētā miltu daudzuma. Atceries! Šie ir arī tieši proporcionāli lielumi. Vairāk miltu, vairāk olu, mazāk miltu, mazāk olu. Matemātikā mēs izmantojam šos jēdzienus, lai saprastu, kā vienas lietas izmaiņas ietekmē citas lietas. Neatkarīgais mainīgais ir tas, ko mēs kontrolējam vai izvēlamies, piemēram, kvadrāta malas garums, un atkarīgais mainīgais ir tas, kas mainās atkarībā no mūsu izvēles, piemēram, kvadrāta laukums mainās atkarībā no kvadrāta malas garuma. Ceru, kļuva skaidrāk.